Grimberga metodi arī sauc par somatic coaching, somatisko coaching. Un coachings kā tāds ir vērsts uz saviem resursiem, vērsts uz, kur mēs esam un kur mēs ejam, tad fokusēta tomēr tā virzība un atbalsts tajā. Tas, kas pienāk klāt, tas vārds somatic pie coachinga, ir, ka mēs vienkārši ņemam vērā to ķermeni. To, ka ķermenī ir šie resursi. Ar kroniskiem saspringumiem mēs vairs nevaram viņiem piekļūt. Principā tik līdz, kā es esmu saspringta, man galvā vairs nav tik radoša un plaša šī domāšana. Stresā es vairs nepiekļūstu tiem resursiem. Un tas darbs, kas notiek tajā somatic coachingā, ir ne tikai verbāli emocionāls, bet arī šis fiziskais, ko es daru, lai šiem resursiem piekļūtu, šim fiziskumam, kurš māk nomierināties, kurš māk būt pārliecināts, kā pie viņiem atgriezties. Jo šis resurs mums ir pieejams visu mūžu, līdz pēdējai elpai. Bet jautājums, kā mēs caur stresu, caur reakciju uz ārpasauli, caur bailēm nogriežam kontaktu no saviem resursiem. Tas, ko man vairāki klienti, kas ir pieredzējuši kognitīvu behaviorālo psihoterapiju, ir izteikušies, ka Grimberga metodas darba verbālā daļa ir līdzīga. Viņa arī ir fokusēta, arī mērķtiecīga. Tur nav tā, ar ko tu atnāci, kā tev šodien gāja. Tur ir mērķis un kur mēs esam ar šo. Un vienkārši Grimberga metodē tiek vēl arī ķermenis ne tikai ņemts vērā, bet arī caur šo fizisko prizmu mēs izstrādājam, kur mēs esam, kāds ir status quo saistībā ar mūsu mērķi un kā mēs varam fokusēti ieraudzīt šķēršļus, kas mums ir pa ceļam caur elpu, caur domu, caur rīcību, apzināti viņu atlaižot, tiekties uz to, kas ir mūsu mērķis. Mūsu sadarbības mērķis, teiksim tā. Tas, kas vēl, ko man ir izteikušies, tu caur pēdām man diagnosticēji to, ko osteopāts diagnosticēja caur mugurkaulu. Tā kā savs tas fiziskā darba daļa, bet nedomāju, ka tur ir mega līdzība, bet kaut kur viņi ir. Piemēram, osteopāts caur mugurkaulu novēro, kur ir disbalans. Mēs Grimberga metodē to pētām caur pēdām, kur pēdā ir norādes uz disbalansu visā organismā. Un viss organisms, arī mūsu poza, piemēram, var norādīt, šitam ir disbalans, šeit ir liekas saspringums. Vēders līdz ar to arī ir saspringts, krusti ir saspringti. Un tagad mēs šo visu atslābinam. Mēs varam atgriezties tajā, principā, atslābinātībā, bet kur nav pazaudēts tonus. Un caur šo nesamazināšanu sevis mēs varam būt spēkā.